Labdien, cienījamie Ventspils novada iedzīvotāji! Gribam informēt par šodienas 29. februāra domas sēdē pieņemto. Tā kā šodienas sēdē izskatījām 25 jautājumus, un daudzi no tiem bija svarīgi mūsu iedzīvotājiem, uzņēmējiem, gan turpmākai novada attīstībai un patstāvībai, tāpēc informēsim par šiem jautājumiem. Un pirms došu vārdu domas priekšsēdētāja vietniekam Andim Zariņam. Lūdzu. Labdien visiem! Šodien domas sēdē tiešām izskatījām daudz jautājumus, un viens no tādiem pirmajiem un lielākajiem jautājumiem ir par Ventspils novada teritorijas plānojumu, trešās redakcijas papildināšanu, jeb nodošanu izstrādēji, papildināt ar tām lietām, kas nepieciešams, uz ko ir norādījis gan vides pāraudzības valsts birojas, vides pārskatā, gan arī iekļaut jau nesen izmainītās likuma normas, kas ar ko norāda mums tieši vairāk par piekrastes ciemiem, Ventspils novadā. Un šeit iebildums ir cēlušās valsts vides dienests un dabas aizsardzības pārvalde. Līdz ar to pieņēmām gan komitejā, gan arī šodien domas sēdē lēmumu par trešās redakcijas papildināšanu, un pēc tam sekos jaunas redakcijas izstrāde un nodosim atkal sabiedriskajai apspriešanai. Tā kā aicinu jebkuru Ventspils novada iedzīvotāju vai zemes īpašnieku vai uzņēmēju iesūtīt, tad, kad būs publiski pieejams jaunā redakcija, iesūtīt savus priekšlikumus, lai varam izvērtēt, papildināt darba grupā jau šo jauno 4. redakciju. Tas par teritorijas plānojumu. Tad šodien domas sēdē izskatījām 3 jautājumus par pašvaldības dalību Eiropas Savienības projektos. Viens no tiem ir ERAF par šo sociālās mājas dzīvokļu modernizāciju Rūpnīcas ielā 6 un 2 līderu projektu konkursam pieteikumus. Viens no tiem ir par Plāzmas ciema tiltu pār Stendes upi, un otrs līderu projekts par otrās kārtas turpinājumu Tārgals šai universāli pielietojamai velotrasei, ir kā tautā sauc pamtraks, otro kārtu, kur tikt izveidots 3x3 basketbola laukums ar labiekārtojumu, kur varētu pavadīt brīvo laiku ne tikai jaunieši, bet arī visi pārējai gadgājumi iedzīvotāji, kas varbūt vēlētos atpūsties, gan vienkārši paskatīties, kā jaunieši sporto. Un, jā, tas varbūt tā lielās vilcienos par šiem projektu konkursiem. Un tad, protams, ļoti laba ziņa Ventspils novada jaunajiem un arī jau esošajiem uzņēmējiem. Esam apstiprinājuši šodien domas sēdē soļa, ja pašvaldības projektu konkursu nolikumu, solis 2024, kur tad jebkurš pretendents, galvenais šis uzsvars ir uz fiziskām vai juridiskām personām, kas darbojas Ventspils novada teritorijā, veic saimniecisko darbību vai plāno veikt. Un tad ir izmaiņas, un šīs izmaiņas ir diezgan būtiskas, kas paver lielākas iespējas tieši uz atbalstu, summas lielumu. Tātad atbalstāmā summa ir palielināta. Ja iepriekš viņa bija 1400 eiro, tad šī projekta konkursā paredzēts ir līdz 3000 eiro vienam projektam. Bet jāsaka, ka tomēr ir samazināts atbalstāmo projektu skaits. Bet palielināt summu līdz ar to varbūt būs lielāka konkurence, bet mēs tādā veidā izsijāsim tieši produktīvākos un ilgspējīgākos projektus, šos mazos Ventspils novada pašvaldības teritorijā. Un arī apstiprinājām šīs dienas domas sēdē nolikumu, arī projektu konkursam mēs savā novadā 2024. Šeit algoritms līdzīgs, palielināta ir summa un ir samazināts atbalstāmo projektu skaits. Tas, protams, ar ātrumu, ja tiek izmantota maksimāli pieejamā summa katram projektam, tad atbalstīt tiek 5 projekti
Un atbalstām maksimālā summa ir līdz 2000 eiro. Tas īsumā no projektu un uzņēmēju darbības jomas man būtu viss. Tālāk došu vārdu Guntim Mačtamam, kurš informēs par izglītības un kultūras jomas jautājumiem. Lūdzu. Labdien visiem! Tā, turpinot par projektu konkursiem, es varu teikt, ka šodien tika apstiprināts nolikums arī kultūras projektu finansēšanas konkursam. Nolikums, skatoties no iepriekšējiem gadiem, īpaši mainīts nav. Būtībā ir tie paši mērķi uzdevumi, tāpat naudas summa, tad pavisam 10 000, un vienam projektam maksimālais atbalsts 1000 eiro. Ja? Es aicinātu visus rakstīt šos projektus, un te ir izskanējušas tādas runas, ka mēs varbūt izvērtējot projekts, ļoti vērtējam tieši, kurš ir skaistāk un pareizāk un gramatiski pareizāk uzrakstījis. Patiesībā tā nebūtu. Nav. Galvenais, kas tiek vērtēts, tā ir pati šī te projekta ideja. Un, protams, ir jāuzraksta tā, lai tie, kas vērtē, saprot, kas ar to ir domāts un kāds šis pasākums būs. Ja? Protams, vispārējais tur nolikumā ir izlasāms. Tad termiņš, līdz kuram var iesniegt šos priekšlikumus, pieteikumus, ir 3. aprīlis. Tāpat tika apstiprināts nolikums arī konkursam Jaunietis darbībā 2024. Arī šeit pamatā ir viss iepriekšējie nosacījumi, tad kopējā summa 3000 eiro un vienam projektam maksimālais atbalsts 5000 eiro. Tāpat šīs dienas sēdē tika apstiprināts arī pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība. Varbūt ļoti sarežģīts skan šis dokuments, bet būtībā tas nosaka kārtību, kādā ir jāpiesakās pirmskolas izglītības iestādē. Kādu dokumentu jāiesniedz, kādiem tur jābūt medicīniskiem dokumentiem un tā tālāk. Mūsu novadā nekad īpaši rindas ar pirmskolas izglītības iestādēm nav, tāpēc varbūt šī sadaļa tajā nolikumā nav īpaši aprakstīta, bet tāpat ir viennozīmīgi norādīts tieši, kā ir jāiestājās šajās izglītības iestādēs. Tāpat ņemot vērā to, ka tuvojās vasara, un vasaras laikā pieprasījums pēc pirmskolas izglītības iestādēm ir mazāks, tad izglītības pārvalde ir savākusi ziņas no visām pirmskolas izglītības iestādēm, apkopojusi un sastādījusi grafiku, kādā strādās vasarā pirmskolas izglītības iestādes. Tad vismaz 1 mēnesi slēgta būs katra no izglītības iestādēm, bet tas izraudzīts tā, lai tādā brīdī, kad bērnu dārzs ir slēgts, lai tādā brīdī blakus pirmskolas izglītības iestāde atkal būtu atvērta, lai būtu iespēja tiem vecākiem, kuriem tomēr to bērnu citur nav kur atstāt. Tad šī kārtība arī tika apstiprināta, un mēs jau zinām, ka visās mūsu skolās, beidzoties mācību gadam, tika īstenotas šīs radošās darbnīcas, kur bērni varēja vēl kādas 5 dienas ļoti interesantā veidā turpināt izglītoties. Tā kā šogad arī būs šāds radošās darbnīcas, un to kārtību mēs šodien domas sēdē apstiprinājām. Jā, es painformēšu par turpmāko Ventspils novadu patstāvību. Un šobrīd Saeimā tiek atvērts administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums, kas savukārt paredz Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada pašvaldību apvienošanu ar 2029. gadu. Tāpēc mēs šodien pieņēmām lēmumu ar aicinājumu mainīt šo gadu skaitli un šajā brīdī nenoteikt vispār nekādu gadu skaitļu. Un arī turpmāk, lai Ventspils novads būtu kā atsevišķa administratīva vienība. Mūsu argumenti, protams, ir tie paši, ko mēs jau līdz šim esam arī tā kā darījuši zināmus. Tas ir gan šīs pārstāvniecības jautājumi, ja būtu apvienotā dome,
kad no lauku teritorijas noteikti būs tā pārstāvniecība ļoti mazāk, gan arī daudzas lietas, kas ir varbūt valstspilsētai, un daudzas lietas, kas ir tieši mūsu Ventspils novada pašvaldībai, mūsu iedzīvotājiem noteikti apvienojot, zaudētāji būtu gan vienā, gan otrā pusē, jo tas viss būtu tā kā jāsalāgo, un droši vien, ka visi šie pakalpojumi un īpaši šīs brīvprātīgās iniciatīvas, kuras var minēt gan pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu, bezmaksas ēdināšanu, gan skolēnu, gan pašdarbnieku bezmaksas, teiksim, transportu, tērpu iegādi un tā tālāk visas citas lietas, diez vai spētu no šādā lielā pašvaldībā nodrošināt. Un to mēs skaidri šobrīd redzam, kad tās pašvaldības, kas ir apvienojušās un izveidojušas lielus novadus, mocās tāpat ar budžeta sastādīšanu, līdzekļu trūkst un nebūtu nav attaisnojušies tie mērķi, kādus bija šīs administratīvas teritoriālās reformas virzītāju klāstīti un kuri teiksim, nav sasnieguši savu rezultātu. Tāpēc mēs lēmumu pieņēmam šādu un skatīsimies, kāds mūsu lēmums būs turpmākā virzība Saeimai. Paldies! Mēs visus domas jautājumus esam svarīgākos izklāstījuši. Paldies jums!